E-veselības portāls piedāvā plašu informāciju par iedzīvotājiem svarīgiem veselības nozares jautājumiem. To uztur Latvijas valsts. Izveidi finansējis Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Portālam ir divas daļas – publiskā un e-pakalpojumu daļa. Publiskajā daļā ikvienam pieejami veselības nozares jaunumi, informācija par veselīgu dzīvesveidu, informācija par valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un valsts apmaksātajām profilaktiskajām pārbaudēm, kā arī informācija par slimībām un to profilaksi. Informāciju par veselības aprūpes pakalpojumiem, ārstniecības iestādēm, medikamentiem un to cenām portālā ātri un ērti var atrast, izmantojot meklētājus. Pieslēdzoties portāla e-pakalpojumu daļai, iedzīvotāji un viņus ārstējošie ārsti var aplūkot informāciju par veselību elektroniskajā veselības kartē. Iedzīvotāji var pierakstīties uz konsultācijām pie speciālistiem un uz izmeklējumiem medicīnas iestādēs, kuras jau pievienojušās e-veselības projektam, kā arī saņemt atgādinājumu par vakcinēšanos. Portāla lietotāji var saņemt elektroniskas ģimenes ārsta konsultācijas un nosūtījumus uz pārbaudēm, kā arī lietot citus elektroniskos pakalpojumus. Runājot par veselības aprūpi Latvijā, ir divi lieli mērķi. Viena ir pieejamība un otra ir efektivitāte. E-veselība palīdz atrisināt abus šos mērķus, jo ir pieejama informācija un ir iespējams arī efektīvi izmantot līdzekļus dubultā un 3 reizes neatkārtojot tos pašus izmeklējumus vai laboratorijā vai speciālistu konsultācijās. Pacientam ir iespēja saņemt pilnu informāciju par dažādu veidu pakalpojumiem dažādās veselības aprūpes iestādēs. Pēc tam šie dati ir drošībā un tiek aizsargāti daudzreiz drošāk nekā tas ir papīra formātā. Pats labākais ikvienam pacientam, iedzīvotājam, kurš izmantos e-veselības jaunos pakalpojumus, ir informācija. Jo informācija, kā mēs visi ļoti labi zinām, ir pacientu labas aprūpes pamatā. Tā ir informācija neatkarīgi no atrašanās vietas, informācijas ātrāk pieejamība, iespēja elektroniski un laicīgi netērējot laiku pierakstīties pie ārsta, sekot līdzi saviem datiem. E-veselības portālā atrodama informācija par ārstniecības iestādēm un to sniegtajiem pakalpojumiem. Portālā atrodama arī informācija par pakalpojumu cenām, kā arī par to, vai pacientam pakalpojums jāapmaksā pašam vai to apmaksās valsts. Pieslēdzoties portāla e-pakalpojumu daļai, iedzīvotāji var pierakstīties vizītēs pie ārstiem un uz izmeklējumiem, izmantojot arī ģimenes ārsta un citu speciālistu izveidotos elektroniskos nosūtījumus valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai. Portālā var iepazīties arī ar informāciju, kā sagatavoties pārbaudei vai procedūrai. Pacients var izvēlēties, vai atgādinājumu par pierakstu apskatīt portālā vai saņemt e-pastā. E-veselības portāls sniedz iespēju ietaupīt laiku un atrast informāciju par veselības aprūpes pakalpojumiem vienu vietu. E-veselības portāls ir interneta vietne, kur iedzīvotāji var iepazīties ar savu medicīnisko informāciju. Šim nolūkam izveidotas Latvijas iedzīvotāju elektroniskās veselības kartes, kurām var piekļūt tikai paši pacienti un viņu ārstējošie ārsti. Elektroniskajās veselības kartēs apkopota medicīniskā informācija par ārstu apmeklējumiem, slēdzieniem, tajās redzami veiktu analīžu rezultāti, informācija par alerģijām, hroniskām saslimšanām un citi dati. Datus par pacientiem to elektroniskajās veselības kartēs ievada ārsti.
Savā praksē bieži esmu saskārusies, ka pacients ienāk kabinetā, viņam ir vesela milzīga mape ar dokumentiem, un tad viņš satraucās, ka kāds ir pazudis vai kāds viņam kaut kur ir aizklīdis. Un bieži vien arī pacientiem patiešām dažādās ārstniecības iestādēs atrodas gan izmeklējumi, gan rentgena atbildes. Šeit kāda priekšrocība, ka var redzēt analīžu un izmeklējumu datus ne tikai par savu nozīmēto to klāstu, bet arī, ko nozīmē citi kolēģi. Tas dod viņam iespēju ekonomēt to laiku. Ja tā analīze bija vakar veikta un ārsts speciālists nozīmē, tad ģimenes ārsts jau nenozīmēs otrreiz. Gadījumos, kad pacientam rodas jautājumi par savu veselību, viņš var izmantot iespēju saņemt elektronisku konsultāciju no ģimenes ārsta. Lai iegūtu nepieciešamo informāciju elektroniskās konsultācijas sniegšanai, ārstam ir ērti pieejama pacienta elektroniskā veselības karte. Turpmāk Latvijas iedzīvotāju medicīniskā informācija tiks uzkrāta elektroniskā formā, elektroniskajās veselības kartēs. Sniedzot neatliekamo palīdzību, ir svarīga ātra piekļuve pacienta medicīnas datiem. Šādu iespēju sniedz elektroniskā veselības karte. Tajā pieejamā informācija palīdz ārstam labāk novērtēt pacienta veselības stāvokli un ātrāk sniegt palīdzību. Pacients ir bezsamaņā, un mums ir viņa dati, pasi vai studenta apliecība vai kāds cits dokuments, kur ir minēts viņa personas kods un vārds uzvārds. Pēc viņa datiem, paskatoties šajā elektroniskajā veselības kartē, mums būtu iespēja pieņemt pareizākus lēmumus, operatīvāk darboties un sabalansēt visus savus resursus, lai pacientam sniegtu visadekvātāko un ātrāko palīdzību. E-veselības portālā pacientam ir pieejama medicīniskā informācija par sevi no dažādām ārstniecības iestādēm, tai skaitā informācija par pacientam veikto vakcināciju. Elektroniskajā vakcinācijas pasē gan ārsti, gan paši pacienti var apskatīt, kad un pret kādām saslimšanām ir veikta vakcinācija. Pacients savā portāla profilā vai e-pastā var apskatīt arī atgādinājumu par plānotajām vakcinācijām. Elektroniskās vakcinācijas pases ļauj izvairīties no situācijām, kad pacientam ir vairākas vakcinācijas pases. Pase aizmirsta mājās, un tādēļ tajā netiek izdarīta atzīme par veikto vakcināciju. E-veselības portālā pieejama plaša informācija par jautājumiem, kas saistīti ar veselību un veselīgu dzīvesveidu. Tai skaitā Latvijas iedzīvotāju medicīniskā informācija. Šai informācijai var piekļūt iedzīvotāji un viņus ārstējošie ārsti, izmantojot drošus piekļuves līdzekļus. Interneta bankas piekļuves datus, elektronisko parakstu, elektronisko identifikācijas karti. Latvijā ir noteikts, ka dati pieejami tikai pašam pacientam un viņu ārstējošajiem ārstiem. Katra medicīnas darbinieku pieslēgšanās pacienta elektroniskajai veselības kartei tiek reģistrēta, un pacients var pārliecināties, kuri ārsti ir aplūkojuši viņa medicīnisko informāciju. Pacientiem ir iespēja liekt piekļuvi noteiktām elektroniskās kartes sadaļām un ierakstiem vai visiem datiem, ja viņš uzskata šīs informācijas izpaušanu par nevēlamu. Bloķējot piekļuvi saviem medicīnas datiem, pacientam jāatceras, ka ārstiem tiek liekta piekļuve informācijai, kas var būt noderīga ārstēšanas procesā. E-veselība ir portāls, kurā pieejama plaša informācija par veselību un veselīgu dzīvesveidu, par ārstniecības iestādēm un to sniegtajiem pakalpojumiem. Tā ir arī vietne, kur glabājas iedzīvotāju elektroniskās veselības kartes. Plašākā nozīmē e-veselība ir veselības nozares efektivizācijas programma, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju līdzekļus. Tās ieviešana būtiski maina Latvijas veselības sistēmu. Ieguvēji no jaunās e-veselības sistēmas ir gan medicīnas iestādes, gan ārsti, gan ik viens Latvijas iedzīvotājs, gan valsts kopumā. Mēs gūsim gan praktiskus, gan organizatoriskus, gan arī ekonomiskus ieguvumus. Tātad no organizācijas viedokļa arī mums ļoti svarīgi, lai būtu precīza pacientu datu aprite.
lai arī mēs tiktu no šīs milzīgās papīra būšanas un glabāšanas. Finansiālie ieguvumi būs gan ilgtermiņā, gan īstermiņā. Īstermiņā mēs redzēsim ļoti ātri, vai netiek veikti atkārtot izmeklējumi. Mums nebūs nepieciešams ārstam nozīmēt izmeklējumu, ko jau ir veicis cits speciālists, jo visi rezultāti būs pieejami sistēmā. No e-veselības sistēmas aptiekai ieguvumi varētu būt pietiekami nozīmīgi un vairāki. Pirmām kārtām vieglāk būs izlasīt to informāciju, ko recepte ietver, tā skaitā arī zāļu nosaukums. Jo šobrīd tomēr, kad vairums recepšu, kas ienāk aptiekā, ir rakstīts ar roku, un rokraksti ir ļoti dažādi. Tad rodās situācijas, kad zāļu nosaukuma izlasīšana rada kaut kādas problēmas farmacētam. Otrs ieguvums būs laiks, ko farmacēts aptiekā tērē, lai pacientam izsniegtu zāles. Jo arī farmacētam ir jāveic noteiktas darbības, apkalpojot recepti, un tās aizņem pietiekami ilgu laiku, lai ievadītu šo recepti sistēmā un tad vēl atzīmētu, kādas zāles ir izsniegtas. Veselības aprūpes darbinieki, viņi jau pirmām kārtām tā paša sajūta, ka viņi darbojās ar mūsdienu atbilstošām tehnoloģijām, ar to, kas vispār visā pasaulē ir atzīts par labu, tas jau dara viņus gandarītus. Tas dod viņam iespēju ekonomēt to laiku, vairāk laika veltīt tam pacientam. No tām 20-15 minūtēm 30% viņš iekonomēs, lai pārunātu ar pacientu, lai dziļāk analizētu ārstēšanas gaitu, lai arī precīzāk noteikti ārstēšanu.